Mēs esam zaļmēslojuma laukā, tā mēs viņu izmēģinājumā saucam. 4 gadi atpakaļ šeit auga rudzi visā tajā laukā. Uz šī puses lauka tika uzvesta kūtsmēsla, 6 tonnas, tā kā 2 ārdītāji. Tās ir pirms 3 gadiem pavasarī, un tajā pusē nē. Pēc tam šis lauks tika sadalīts 4 daļās. Katra daļa ir 24 metri gara. Un tika iesēti pirmajos 3 gabalos viengadīgais zaļmēslojuma mistrs, kur ir daudz dažādu augu kopā, bet viengadīgs. Šeit viņš bija daudzgadīgs. Pirmo gadu viņš auga līdz rudenim, mēs pavasarī iesējām maija sākumā, un tad viņš auga līdz rudenim. Oktobra beigās, tajos pirmajos 2 gabalos mēs viņus sadiskojām, tad 3. bija, kur mēs atstājām to viengadīgo uz pavasari. Pirmajos 2 laukos mēs viņus sadiskojam jau oktobrī, un oktobra beigās iesējām rudus ar vīķiem. Pēc tam tos visus 3 laukus jau mēs sākām audzēt šīs pašas kultūras, sīpolus, kartupeļus, kāpostus, ķirbjus. Tos 3 laukus apstādījām. Šeit, 4. laukā, vēl turpina augt tas daudzgadīgais zaļmēslojums. Tas bija pagājušajā gadā. Pēc tam tad tie dārziņi tika novākti, un viss lauks tika sadiskots, arī šis 4. Un oktobra beigās iesēta rudze ar vīķiem. Palika līdz pavasarim, tad mēs staigājām, ko mēs filmējām, tos rudas ar vīķiem. Tas ir mūsu jau projekta lauks. Te mums pagājušajā gadā bija ķirbi. Skaties, vīķis ir šitas. Tas vīķis ir diezgan maziņš, lai viņš varētu spēt piesaistīt slāpekli, viņam būtu vai nu ilgāk vēl jāaug. Te vajag stādīt arī šī lauka sīpolus, tad viņš ir jāsāk strādāt viss kopā, un tā ietekme vēl ir pa mazu. Tur, kur bija kartupeļi bijuši, tur tās meža cūkas mūsos rudus ar vīķiem arī bija nīdējušas ārā. Un sastādījām atkal pa visām slejām šos dārziņus. Šodien ir 22. augusts. Ir pienācis laiks skatīties, kā ir padevušies mūsu sīpoli. Tā nianse ir niecīga tieši, bet es uzskatu, ka tas ir augsnes auglībā pašā vairāk. Tīri teritoriālā mēs esam nedaudz zemāk, tur bija kalniņš, nedaudz bija sausāk, un sīpola šeit uzreiz jau paliek smukāki. Šitas lauks ir tā kā augstāk, kaut kādu 50 cm augstuma izmaiņa. Un tagad izskatās tā, it kā teorētiski pēc tā, ka te bija kūtsmēsli, vajadzēja būt tiem varības vielām labākām. Tur tajā vietā viņa bija tā stingri smukāka vēl. Nu tā viņa apmēram ir diezgan līdzīga. Te tā baigi nekas nelic ārā, ka viņi tur ļoti radikāli atšķirtos vienu no otriem. Garšo tāpat visādiem arī zemes iemītniekiem. Tagad mēs atkal esam tādā vietā, tie pašā lauciņā, kur nebija kūtsmēs, un atkal šeit tikai ir bišķiņ lielāki. Uzreiz var pateikt, tā, ka tā augsne atšķirās, katrā ziņā te, kur nav bijuši tie kūtsmēs, tie sīpoli izskatās vizuāli bišķiņ lielāki. Video ir grūti parādīt šos reliefu izmaiņas, tad tas lauks ir nedaudz gan tā, gan nedaudz tā. Ņemot vērā, ka mēdz notikt gada laikā gan tādi gari sausuma periodi, gan gari izslīkšanas momenti. Kaut kad iepriekš mēs audzējām kartupeļus, viņi kaut kādās 2 vietās tā lauciņi bija labi, un kā tur tā ieplaka, tur tie kartupeļi noslīka, kaut kur augstāk uz kalna viņi izkalta. Tāpēc katram gadam tā pateikt droši, kur tev būs baigi labāk, ir diezgan sarežģīti. Tagad mēs nonākam pie tā 4. lauka, kur ir audzēts zaļmēslojums 2 gadus, kur ir bijis gan āboliņš, gan visam būtu jābūt daudz labāk tīri teorētiski. Mēs jau tagad pēc tiem kāpostiem un ķirbiem, tagad pēc lapām var redzēt to, cik viņi jūtas sliktāk. Tas, ka te ir 2 gadi audzēts zaļmēslojums, uzreiz uz nākamo ražu viņš tik labi iespaidu nedod. Viņš varētu drīzāk to iespaidu dot uz nākamo gadu. Viņi nemaz pēc tik viegli nenāk ārā, viņi beiguši ir ātrāk, šeit gan viņi ir ātrāk beiguši savu veģetāciju, un uzreiz var stingri redzēt, ka tas rezultāts ir sliktāks. Tīri teorētiski man pašam bija gribējies un domāt, ka viņam būtu jābūt labākam, bet nē. Tad sanāk, ka būtu jāpēta vēl un paskatīsimies, kas parādīsies Lienas saimniecībā. Te tas pēdējais mēnesis, kad viņiem vajadzēja briest, bija pa slāpju. Sīpoliem organikas ir bijis pa daudz, slāpekļi stingri pa mazi. Paēst var, bet baigi pārēdies nebūs.
tā tīri teorētiskā viedoklī tiek dots tāds priekšstats, ka tik ilgāk aug zaļmēslojums, jo būtu jābūt labākam rezultātam. Bet varbūt, kad arī Eiropā literatūrā, no kurienes tas vairāk nāk, viņam šis siltais periods ir garāki pavasari, garāki rudeņi. Iespēja sadalīties organiskajām atliekvielām ir lielāka, kamēr pie mums ir sevišķi lielā sausumā sadalīšanās ir diezgan grūta. Ķirbis, ko šeit izvēlēs, tas ir ušikuri, tādi galda ķirbi, kuru var gatavot tā kā pamatēdienu, tā kā kartupeļu vietā. Jo viņi neaug lieli, bet viņi ir blīvi, viņus var cept tieši tāpat kā kartupeļus. Šeit var ļoti arī labi redzēt, kā mainās. Es to saucu par slāpekļu nodrošinājumu. Var ļoti to nianses redzēt, kur ir bijis tas 4. lauks un kur ir tie, kur jau pagājuši gadu bija auguši. Šeit, kur ir ķirbi, tur bija kartupeļi. Un var tā ļoti labi redzēt šo izmaiņu.